Lai ieskandinātu 10. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus, 22. maijā Ikšķelē pulcējās vairāk kā 1600 bijušā Ogres rajona teritorijas novadu dziedātāji un dejotāji. Pasākums sākās ar svinīgu gājienu no Ikšķeles Svētā Meinarda evaņģēliskās luteriskās baznīcas. Gājienu priekšgalā lepni soļoja mājinieki, Ikšķeles novada jauniešu kori un deju kolektīvi. No Ikšķeles nesoli neatpalika Ķegums un Lielvārda, bet gājienu noslēdza skaitliski lielākā grupa Ogres novads, kuru aizdītajos svētkos pārstāvēja vairāk kā 1000 dalībnieku. Gājiens noslēdzās Ikšķeles brīvdabas estrādē. Es domāju, ka es teikšu visu viedokli, ka mēs, ikšķeliešu viedokli, ka mēs esam ļoti priecīgi un gandarīti, ka šie svētki norisinās mūsu novadā un tieši Ikšķelē. Jo šāda mēroga pasākums Ikšķeles novadā norisinās pirmoreiz, un mēs esam ļoti gandarīti. Gājienu laikā Lielvārdas meitenes mums priekšā ejot skandēja dziesmiņu. Es negāju noskumusi nevienā vietiņā. Ar dziesmiņu druvā gāju, ar valodu seitiņā. Es gribētu vēlēt visiem ar līksmām sirdīm doties pretī Latvijas jaunatnes skolu 10. dziesmu svētkiem. Indulis Trapiņš lielu pateicību par kopīgu sadarbošanos svētku organizēšanā izteica arī pārējo novadu priekšsēdētājiem, kultūras darbiniekiem un, protams, dejotājiem un dziedātājiem. Indulis Trapiņš arī norāda, ka svētki ir viena no labākajām iespējām, kā turpināt saglabāt tradīcijas, kas ilgus gadus vienojušas novadus vēl rajona līmenī. Paldies visiem pedagogiem, paldies šodienas svētku dalībniekiem par augstajiem rezultātiem skatēs un par ieguldīto darbu visa gada garumā. Lai augsts jums šodien šis svētku pasākums un koncerts. Vislielākais paldies visai Ikšķelei un Ikšķeles domes pašvaldībai un tās darbiniekiem par šo jauko sarīkoto pasākumu, kas varbūt nebija tā plānots, bet iznāks ļoti jauki. Paldies! Svētku koordinators Ilmārs Dreja informē, ka sestdien aizvadītā koncerta programma gatavota balstoties uz 10. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku repertuāru. Sākotnēji tika plānots, ka uz lielajiem svētkiem Rīgā, kas norisināsies no 6. līdz 11. jūlijam, dosies aptuveni 3. daļa bijušā Ogres rajona jauniešu dejotāju un dziedātāju, tomēr prognozes piepildījušās ar uzviju. Galvaspilsētā Ogre, Ikšķele, Lielvārda un Ķeguma prezentēs vairāk kā 1400 dalībnieku, kas piedalījušies atlases skatēs. Īpaši prieks par dejotājiem. No 38 kolektīviem, kas spēkiem mērojās atlases skatēs, 32 varēsim vērot lielajos svētkos. Zanda Treško, Ogres televīzija.